Nu, re, mūsu jaunā mājvieta. Just you know why you and I. Labais. Es saprotu, ar ko tu domā. Pietiekam platība, kroks, tuvu, autoservis blakus. Viss nepieciešamais, lai uzsākt īstu vīru dzīvi. Nu labāks ir par zaslauku ūdens torni. Labi, Džek, pietiek gudri dirst. Ejam izvēlēties istabas. Wow! Oho! Labais! Un ko man tagad darīt, ka mājās vairs nav nevienas istabas? Būs jālozē, jo es ar tevi vienā istabā točs nedzīvošu. Darīsim kā vienmēr. Nu, un cik tad ilgi tavējā būs? Nu, un kurš tagad ir šīs istabas cienīgs? Labi, labi. Es saprotu, ar ko tu domā. Un vispār es varu atrast daudz labāku vietu par šo. Bāc, atkal pieliku biks stulbais tūplis. A, kur Osis? Viņš iekārto savu vietu. Jūs dzīvosiet vienā istabā? Kas tu astropaucējs? Mēs normāli izlozējām. Man būs istaba, Osis dzīvos teltī pie mājas. Nu, radioaktīvie sienāži. Tagad redzēsim, pie kura visvairāk ciemiņi nāks. Ko skatāmies? Sabiedrība ir satraukta par gaidāmajām vēlēšanām, tomēr dzīvojot valstī, par kuru nav kauns un kur ir uzticami valsts vadītāji, iedzīvotāji arvien mazāk var satraukties, par ko balsot. Ko tu dzer? Pienu. Nahuj! Politiķiem pirms vēlēšanām ir daudz sakāmā, neliels ieskats viņu solījumos. Katra pilsoņa pienākums ir nest svētīgus augļus valsts labā. Kopīgiem spēkiem mums ir jāvairo valsts labklājība. Tādēļ es aicinu katru, kurš kaut nedaudz saprot no finansēm, stāties manā partijā. Pilnīgs dalbajops. Nezinu, man viņš šķita sakarīgs. Godīgi sakot, es par viņu nobalsoju pat pirms pāris gadiem. Nu tad turpin palikt tikpat sakarīgs. Paldies, Einār! Jūsu runa lika man saprast, ka ir 3 tipa vīrieši. Tie, kam ir draudzenes, tie, kam nav mašīnas un tie, kuri staigā ādas uzvalkos. Dosim vārdu mūsu nākamajam kandidātam Nilam. Nil, lūdzu, mikrofons ir ieslēgts. Rīga ir pilsēta, kurā daudz kas notiek un daudz kas nenotiek. Mēs ar kolēģi esam solījušies nodrošināt 50,000 jaunas darba vietas. Tas ir iespējams. Nekas nav neiespējams. Uzreiz redzams, ka savējais. Man arī labāk patīk cilvēks, kas nesā brilles, nevis ādas uzvalku. Jūr, beidz ņirkt. Man jau bērnībā bija bail no zirgiem. Jā, nu tu jau mums esi tāds bailīgs Jāņtārpiņš. Wow, pārāk agresīvi, Džeki, ja? Jaunā mājā visiem būs jāsadzīvo. Es saprotu, ka tuvojas vēlēšanas un visi satraukt, bet, veči atvainoties viens otram. Kriš, tu sāc runāt kā politiķis. Kas ir? Partijā stāsies varbūt? Bāc! Es centos mierīgi. Jā, un vispār. Varbūt es arī iestāšos partijā, lai pierādītu, ka ar mieru var daudz ko panākt. Kaspar? Nāks ar mani? Nezinu. Jā. Gan jau. Politika jau tāda kā māksla. Perfekti. Un jums abiem brālīšiem, kālīšiem es arī ieteiktu padomāt par kaut ko līdzīgu. Vispār ir jāattīstās un jāattīst arī mūsu valsts. Ejam, Kaspar! Sagatavosim mūsu politiskos vadmotīvus. Moš Krišām točna taisnība. Varbūt pamēģināt pie tā Nila pieteikties. Tur tās darba vietas it kā ir. Man bēmbiem kaut kas arī jāmaina. Da tu ko, nopietni? Nu padomā, Šerbatiks ar valdībā. Normāls vecs, kāpēc lai arī mēs tur nebūtu? Iespējams tev taisnība. Stāsimies partijā un noteiksim visās skolās obligātās svarcelšanas stundas. To es saprotu, mans brāčika. Kā tu domā, mēs tiksim viņu partijā? Nē, nav jau tā, ka man tas neinteresētu.
Man vienkārši pohuj. Katrā ziņā es ceru uz pozitīvu rezultātu. Gan jau tiksim, bet vietu reģistrēšanai gan viņi ir interesanti izdomājuši. Labdien, vai Einārs? Arī Einārs! Einārs! Ārprāts, cik cilvēki gan var būt neprecīzi. Kā varu palīdzēt, kungi? Nu, mēs laikam vēlējāmies iestāties jūsu partijā. Einar, pavisam nopietni, mēs vēlamies palīdzēt Latvijai. Jā, mūs gandrīz iedvesmoja jūsu uzruna televīzijā. Zēni, vismaz jūs izrādat kādu interesi par mani. Man pēdējā laikā nav veicies diezko spoži. Protams, es ņemšu jūs savā partijā. Jums tikai jāparakstās šeit un šeit. Огласите весь список. Помедленнее, я записываю. A tipa, ko mēs viņam sakam? Nu, gribam iestāties tavā partijā un tālāk ko? Karoči, klausies. Mums ir jāizlieks, ka mēs viņu saprotam. Nu, zin kā, you know what I mean, big business, hip-hop, nu kaut kā tā. Zini, reizēm es tevī klausoties iedomājos, kā salaužu krēslu pret tavu muguru, bet šito tu labi pateici. Jā, kungi. Jau, Nils ir kruts, Nils nav uts, tuts. Skaidrs, ka savējie. Sākumā ieraudzīju vicā Eināru tev blakus un sajutos nedaudz nepārliecināts. Zini, kā viņš tāds nopietns. Beidz, vecīt. Nepārliecināts var būt tikai vecenis īpašajos dienos. Einārs ir pilnīgi savējais. Tad arī mēs varam būt jūsu partijā. Protams, jo māka tad parakstoties šeit. Iedomājies, mēs būsim politiķi. Politiķi!